Back mid-scroll, Armageddon arcade. Walking the wild, walking the wild. Don't know why. Cars play cowgirls and numberless jazz. We're feeling just fine in our running hats. Walking the wild, walking the wild. I don't know why. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. You and me dancing on the Gideon time. Armageddon time. Try to unplug it to the back on. Paskatījāties, ka kaut kur braucu, ja? Mēs esam atbraukuši šodien uz Sāremā uz 4 dienām. Un Edvards jau sāk. Edvards nevar nociesties. Edvards vispār nezina, ka viņam pilots jāielaiž, visu ir aizmirs. Kad tik kaut kur iemest? Dreifē, jā. Kā jā, šodien sākam piedzīvojumu pa Sāremā. Piedalīsimies Igaunijas mačos. Ķersim līdakas, meklēsim asari. Redzēs, kas mums un kā mums te sanāks. Pirmais iemetiens bez zivīm. Pirmais iemetiens bez zivīm. Braucam citur. Tā kā tā. Kā mums ies? Skatāties. Pastāstīsim par sacensību formātu. Pastāstīsim par to, kur un ko mēs darām. Un jā, tā kā būs interesanti. Paķersim zivtiņas. Un ko aiziet pirmais metiens. Cerams, ka nepieķersies. Ak, tu tētīt. Zosis. Ļoti labi, viss ir kārtībā. Pirmajā metienā nepieķērās. Lēnam pie krasta skatīties uzreiz. Tā, mainamies vietām. Mainamies vietām, atceries? Baigi jāskatās, baigi akmeņi būs tālāk. Sākam ar džerkiem, maziem, aktīviem. Mēģinām saprast, kur mums tās zivs šobrīd stāv, vai viņi ir kaut kur bišķi dziļāk, vai kaut kur viņi bišķiņ, vai galīgi krastā, jā, tādā ziņā. Man ir igauņi. Nu, viņai vajadzētu būt galīgi krastā. To mēs paskatīsimies. Uztaustīt pirmos kontaktus, tad jau var sākt saprast kaut ko. Šodien vējiņš labs. Pūš. Cik solī? 10-12 brāzmas, jā? Jā. Jā. Ir zivs, ir zivs. Tas labais džeks, kas mums uzdāvināja. Nē, smuk. O, jā, smuk. Vai spēcīgs viņas gan te ir. Nu, pirmā zivs. Smuka? Nu, smuka līdaka. Es ap 7. Nu, tā ir, ka pats sečukam sēž virsū. Pasis kāda mugura. Resna. Labi ēdas. Resna. Ko mēs varam secināt? Tad ritīgi lēti džeki strādā arī.
Bija, jā. Jā, piepildēju, uzkabināju to zālīti, jā. Pēc tam ir. Mm. Ir man arī pirmā. Tāda pati. 6,5 kaut kas tāds. Varam braukt šo no šeit. Jā. Tikā pagājušo gadu. Nav lielāks par 65. Davai, nāc šurp. Ej, tu nost, cik viņas resnas te ir. Skaista zivs. Vēdera. Viņi visu apēd. Jā. Vēl veiksmāk. Jā. Au, au. Nu šitā tāda pat kaut kāda 6,5. Es domāju, ka 64. Nē, 6,6. Tā, Apsveikumi. tev bija dvielīts? Kaut kur bija, bet apsveikumi. Apsveikumi. Ko? Mala. Jā. Nākamā, kas šitā iedeva. Tu kā prātīgi. Nu, iztrakojies. Dila vai? Dila. Un šitā tādu tesienu iedeva. Labi. Patīkam. 13 minūtes ierakstu video, tātad 13 minūtes makšķerēja trešā zivs. Nav vienīgais asars šajā braucienā. Atradām asari. Es jau gribētu teikt, ka mums šis jāliek kaut kādā kastē. Normāli 28. Mums vidējais asars 28,4 pagājušo. Pagājušajā rudenī. Cik šitam bija? 28, Ļoti labi. Tā, labi. Mēs atradām asars. Last landings. 5? Labi, 5 arī būs. Tad viss ir pareizi. Jā, viss ir. Tā, cik te bija 1,30 m? Noliksim pie metriņa. Vairāk, 3,9. Cik? Nē, 3,5 kaut kādi. Es aizpilžuku. Nu, kas ir? Jā. Ko pirmā diena ir pabeigta, izpēta ir pabeigta. To, ko mums vajadzēja, to mēs atradām. Vai ne, Eduard? Jop. Cik mums līdaks? 25 tikai. 25 līdaks noķērām. Baigs laki.
Jā, līdukām šodienas pašaki bija, bet mums, godīgi sakot, galvenais mērķis bija atrast, kur ir asars. Asars atradām, lielākais 35 centimetri bija. Un te bija čupiņi ar visādiem mazākiem. 3 ālanti. Jā, Jā, 3 ālanti, jā, vēl bija. Un, jā, viens no ālantiem tīklā. Ēnkurs vēl bija. Ēnkurs. Kā viss kaut kas šodien paķerts ir. Braucam krastā, tūlņās slipojamies ārā, aizbraucam uz viesnīcu un rītdien 4 pēcpusdienā ir starts. Oh, Yeah. Varēsim atkal copēt. Tā kā tā, gaidiet rītdien. Čau. Šodien 2. diena. Sacensības sākās tikai 4 vakarā, un tāpēc mēs ar ģimeni bišķi izbraucam arī mazā ekskursijā, lai nav tikai Celpe un viesnīca. Esam atbraukuši uz Pangas klintīm parku. Skaists parks. Paskatīsimies klintis, pastaigāsim. Un jā, varat paskatīties. Visādi šitādi sataisīti. Edvards arī ar ģimeni. Jā. Un mēs dosimies tagad tur gar klinti pastaigāties. Ļoti skaists skats. Te varētu taimiņus varētu Es tieši skatos, vai kāds nepaldās. uz tā te. Šeit tie taimiņi varētu būt. Kā taimiņi? Zīvis te var peldēties. Fosilija? Kas tāds ir? Fosilija. Gliemezis! Fosīlija. Fosilija! Fosilija! Pirmais gliemezis. Atrast. Vaļāji. Fosilija gliemezis. Jūs, ne? Nē. Ko? Aiziet parādi visiem. Tik. Pirmā. Tik ātri vienkārši Vaļāji, atradām. lūdzu, domā. Super. Tas gan ir labāk. Super. Mugursomā. Mugursomā. Mugursoma. Nu ko? 2. diena turpinās. Edvards ir priecīgs. Gatavojamies. Esam atbraukuši uz savu vietiņu, ko Vēl mēs 10 minūtes. ko mēs ieplānojām, kur mēs šodien sāksim, jo vakardien mēs tur atradām asaras. Asars šajā sacensībās ir ļoti nozīmīgs, jo ķer liels asars šeit. Pagājuši gadu lielākais rudens mačos bija 48 centimetri laikam. Šķiet, ka jā. Jā, bet te var arī tādi 50 pārās var būt. Un jā, neatceros cik, bet kaut kas arī pār 40 centimetriem pirmajai vietai bija kā vidējais izmērs. Viņiem bija 42, 45, 46, 48, viņiem 5 asari, visi virs 40 centimetriem bija. Protams, ļoti gribētos tādus atrast. Vai mums izdosies, nezinu, bet jā, šeit asars katrā gadījumā ir, un šeit mēs arī viņu arī sāksim. Vismaz saraksts ar asari mums ir jāaizvar. Ļoti gribētos ar tādiem 30-niekiem, lai ir jau kaut kāds pamatiņš, un pēc tam jau mēs skatāmies tālāk, kas te notiksies. Kā jā, vēl ir tieši 9 minūtes līdz startam, un tik līdz mēs dabūjam kodu, kas mums jāuzraksta ir uz lapas, kur šitāds te lapas, katru dienu savs kods. Tad arī varam sākt ķert zivis. Tik līdz noķeram zivi, nofotografējam uz līmlentas, rokās ar kodu un sūtam iekšā. Kā tā, gatavojamies, pēdējā sagatavošanās darbi. Nu jā, redzējāt, arī tur bija visādi mānekļi, tie ir to, ko mēs sāksim izmantot tieši uz asari. Nu ko, sākam? Pagaid, vēl ir 10 sekundes. 10 sekundes vēl, gaidam 10 sekundes. 4, 3, 2, 1, 0. Aiziet, sākās sacensības. 3 dienas. Zaceps. Labāk nekā zivs tīklā netienā. Jā.
Labs sākums. Braucam klāt pēc zacepa. Bišķi, jā, nu labi, mēģinās. Baigi negribās līdaks uz šitā kārta, bet no tā mēs droši vien neizbēgsim. Te ir līdek? Te ir līdek? Kur viņas te nav? Tajā krastā, kur viņi plaizi vai ne? Jā, tajā krastā, jā. Vienu krastu mēs zinām, kur līdaks. Mums vietējais pateica, kur līdaks nav. Mēs pēc tam piebraucām pārbaudīt, un tur toču nebija līdaks. Ir. Pirmais katrā gadījumā ir. 25 vai nav. Nu, 25 varētu būt, ka nav gan, jā. Uzliec uz lentes pārbaudi. 24, ja? 23. 23 centimetri pirmais asars ir. Liekas, ka iebakstīja man tikko arī. Nu, tagad viņš tā tad ir. Tagad tik jāmēģina salasīt. Ir nākamais? Nav. Normāli. Laba līdeka. Jā, protams, visi. Aizgāt tā aizgāt. Jā, līdeks uz šito kātu ir jautri vilkt. Tev silverkrīks. Tev jau var 12 gramu viņam vai 14 bija. 14 laikam, jā. Man šitam kātam ar kaut kas tāds pats. Jā, tas ir ilgi izvilkt šeit. Jūras līdeka ar šito kātu. Tas bija Ālans. Jūras līdeka ar šito kātu nav viegli izvilkt, pat ja viņa ir 60 centimetri. O, Ālans. Labs Ālans. Vakar bija 48, jā, 49. Un šitais Tas ir lielāks. lielāks bišķiņ, jā. Te palika dziļums. Arī nu pašām beigām, ne? Oi, tu nostāv! Kas pa skaistu Ālanu. Nu, es teiktu, tas ir tartariņš. Šitais ir tartariņa materiāls. Šitais ir ļoti laba tartara materiāls. Varēja asars būt šitāds. Ako, ne? Es negribas nomērīt, cik viņš ir. Jā, 49 centimetri. Labs. Ļoti skaists Ālans. Tā, paldies tev. Tev asars? Nē. Jā, tā aklums. Vajag atgriezt bremzi vajag. Jā, un skaitīsim mēs tikai līdaks. Turpināsim skaitu, lai zinām, cik mēs kopā noķersim viņas. Ko piefiksēsim. Gan jau kādu aizmirsīsim. Nu, tu nopietni? Tāds rotiņš, kas tur nogriezās. Tāds rotiņš un šitāds te mazais. O, es tev apēdīšu.
25. Labi jau, ka 5 vispār savilka. Mums vakar bija ziņa. Vai ne? Da labi. Kas ir? Es nesaprotu, ko es daru nepareizi. Šitam jābūt. Nu šitam jābūt tad. Nu šitas ir. Nu jā, Nu ir. Šitas ir 24,9. Kas man notiek? Nu nesaka, ka nav. Tā, kas bija jādara? Atceries vēl šo? Labais sāns redzams. Nu, man kārtējais asars, bet nu nebūs mērā točna. Jo lielāks rutiņš, jo mazāks asars. Nu tā, mazais uzdevums ir izpildīts, saraksts ar asariem ir aizvērts. Un tagad mēs ķeramies klāt līdakām. Protams, asara izmērs mums vēl ir jāaudzē, bet mums ir visi 25, 1, 28, ja? 1, 26 vēl. Un pārēj 3, 25 un 1, 28, ja? Un tagad mēģināsim līdakas. Es mēģināšu tāpatās vēl ar rotu darboties, jo te var arī Alans. Es viņu pirms tam redzēju. Viņš atnāca līdzi. Tagad viņš paņēma. Nāc šur. Un šitais tik dusmīgi paņēma. Kur ir smuks. Bet šodien mēs viņus vēl laižam vaļā. Jā. Wow. Ālantiņš normāli iedeva. Kā tā. Viņš man pirms tam iepriekšējā atnāca pakaļ un papeldēja, tā kā uz priekšu redzēja. Uzmet tajā virzienā un jā, paņēma. No ālanta te ir daudz. Tādus barus esam redzējuši. Mums uzbruk. Mums reāli uzbruk. Oh, man. Galvenais, lai nesāk taisīt. Jā, viņš ieklājīgi. Jā, vajag palidot malā. Tā, nu atbraucām atpakaļ uz to vietiņu, kur vakardien mums ķērās pašā sākumā līdakas. Un šodien ir tā, ka viņas te neķerās. Tā, ka vispār neķerās. Nav pat piebakstījienas bijis pagaidām. Godīgi sakot, nāk virsū depresija. Ar līdakām baigi švaki. Nezinām, ko darīt šobrīd. Turpinam meklēt līdaku. Bet ja šitā turpināsies, varbūt jāaizbrauc uz saulrietu uz tiem asariem vēl. Skatīsies, vēl jau laiciņš ir. Nezinu, tas ir mans vilnis, kas tur nāca, vai tā bija zivs, kas nāca. Zivs nāca pakaļ, jā. Līdaciņa atskrēja pakaļ. Vispār nepieskārās. Tādu gabalu atnāca pakaļ viņu. Kaut kas nav, kaut kas nav.
Kaut kas izcēlās. Iebakstīja pat. Ko tad tas ir? Bet arī, redz, iebakstīja. Vakardien, ka ņēma, tad ņēma. Šodien kaut ko iebaksta, piebaksta. Vai džeku, kas tad man te pieķērās? Nu, protams, ka tartars pieķērās. Lielāns tartars. Uz džerku. Tā kā nekas nebūtu bijis. Saulriets pienācis mums te ir. Līdeks vēl joprojām neķerās. Tikai ālanti te dejo. Tos gan te varētu paķert, man liekas, uzlikt kaut kādu mazo krenku. Vienkārši paķert ālantus. Vai arī ar mūru? Nu, varbūt. Tā es arī uzmetu. Maš ko kāda ir. Šitā jābūt ir mērā. Ā, nē! Bija laba. Spožā gaisma pazuda, sāk ķerties viņas. Tagad ieslēdzās azarts pēdējās, cik? 8 minūtes vēl palikuši. Jā, tagad. Es nezinu. Man āķi bija klātīm, neredzēja? Viss šodien pietiek. Izklaides. Oh. Edvard, kāds sajūts? Kāda vaina? Nekāda vaina? 5 asari. 5 asari, 1 līdaka ieskaitē. Bet līdaks kopā, cik mēs šodien noķērām? 11. 11. Tur jau vēl bija ieskaits zivs. Tur jau vēl bija ieskaits zivs. Nu, bija ko iedot, jā, bet tas tāpatās nav tas izmērs, kas mums vajadzīgs. Līdzi, kā mums baigi nevajadzētu. Jā. Satraukties, ka mēs nenoķērām. Rītdien. Cik stundas sanāk? No 7 līdz 10, jā? Gandrīz visi. 15 stundas. Tā kā, jā, rītdien būs ko pastrādāt. Šodien jāsaliek plāns. Vēl kur un ko, kas un kā. Un tā jau atkal jādod virsū. Oh, yeah. Nu ko, sākās sacensība 2. diena, makšķerēšanas 3. diena. Šodien garākais laiks no 7 rītā līdz 10 vakarā. 15 stundas makšķerēšanai. Pa lielam vakar asaru aizvērām. Šodien ejam uz līdakām. Vīboniņš, ošalūri ir virsū. Mēģināsim dabūt līdakas, kārtīgi izmēru. Un tad jau skatīsimies, ko mēs tālāk darīsim. Esam pārbraukuši pilnīgi uz citu lokāciju, nekā kur sākām aizvakar un kur vakardien makšķerējām. Pavisam cits līdz, daudz lielāks, daudz plašāks. Un dziļumi tie paši arī 1,5 līdz 0,5 metram kādā makšķerējam. Un tur arī mēs to visu meklēsim. Edvard, kas tev sakāms? Man sakāms tas, ka es pieslēdzu miķīti. Jā. Un šodienas kodiņš ir mistisks igauņu vārds Vītad. Nav nejausmas, ko tas nozīmē, bet viena lieta gan ir skaidra.
Mēs šodien savilksim līdekus. Jā. Vismaz 4. Jā, vismaz 4 līdekus mēs šodien noķersim. 15 stundas 4 līdekus, skan labi. Diez vai. Burnieku klasika, jā. Jā. Nu ko, sāksim ķert Big Baits. Sāks. Un tā Vībauniņš tieši tā kā tāds ālans peldās. Šito kā lielās ieraudzīs, tā būs hams. Ālantu baby. Tu džerku mazo sāks, jā. Davai sākam. Ak, tu tētī, cik tas Big Baits smags. Sen nav ķerts uz viņu. Šodien vējiņš, vilnīts. Viss kā pienākās šodien. Katrā metienā reāli tev nāk līdzi, ja? 4 līdeks pēc kārtas, 4 followeri. Bet nēd. Pusdienas laikā laiks mainīsies vienīgi. Sāks mākties. Varbūt tas kaut ko nospēlēs. Sāks rietums pūst, tad nomāksies. Spožā saule izslēgsies. Jo vakardien jau arī kā saule norietēja. Pēc tam bija 15 minūšu laikā cik? 5 kontakti, ja? 1 līdeku noķērām un vēl copas daudz. Kā spožā gaisma pazuda. Agresīvāk viņai padot. Kāds līdziņums? 1,2, 1,6. Zāle apakšā baigi smukā, jā. Te jau vajadzētu kaut kam lielākam ar kaut kur sēdēt. Pagaidām tik mazie redzēti. Labā ziņa, ka redzēti jau ir. Nu jā. Kā vakar bija. Nu vakar vienu brīdi bija ļoti bēdīgi. Nu, Edvardam pirmā. Bet šitādas te arī nāk. Man māneklis ir tikpat liels kā tā līdeka. Katrā metienā atnāk līdz zivs. Nu tā, ka reāli katrā metienā. Arī bija reāli, bet nu mazas, šausmīgi mazas. Man te gadījās, kas te man te gadījās, ko? Kad 90 tuvu būs, jā. Ļoti interesanti krāsa viņai ir. Galīgi dzelta, ne? Apstieties visa dzeltena, galīgi dzeltena. Tādu krāsu pirmo reizi redzu līdekai.
ļoti skaista zivs. Tā. Nu, mēs te laidāmies pa vējam. Un man tikko lielajam māneklim, vībonam lielajam, milzīgs asars atnāca pakaļ. Pastrādāsim bišķiņu, paskatīsimies, moši kādu izdodās piemānīt. Ir. Asars. Baigi riskant iecēlu. Vajag pacelt spūru augšā, vai vēlreiz. Tricāriņš. Nu cenšos, jā. 30 neciņš, asarīts. Vajadzētu atrast, kur tas milzens palika. 50-nieks, 52-nieks tāds apmēram. Uzgājām foršu līdaku bariņu. Ķerot asarus, ķerās līdakas, tā ka uz metienu Edvards arī jau valk. Šī ir viņš metods. Nulā amortizācijas. Viņš jautrākā pakaļ. 5 minūtēs 5 līdakas. Mēs gribējām zināt, vai te asars ir. Bet šeit ir ļoti foršas līdaciņas, bet maziņas. Bet maziņas līdaciņas. Neapskatījos, kāds bija no rīta līdaku skaits 38. Laikam, jā. Tagad ir 47. Kā jā, tagad jau 9 līdakas saklikšķinātas ir. Pie 9? Jā. Un ārā, haķi. Viņš atskrēja pie laivas, es piebremzēju un viņš paņēma. Jā, pagaid, man tev ir situācija. Paskatieties. Nu un kur tad bez šiem? Šodien pirmais tartars. Kad tartars sāk ķerties, tad viņi sāk ķerties. Vai aizķerties. Galvas rajonā. Jā. Tikai interpretācija. Kur sāks un beigas galva? Vai ne? Nu kārtējais lielais ālatiņš. Bastu! Sveiki, sveiki, sveiki!
baigi resnāt. Jā. Mērīsim. Kārtējā skaistā līdeciņa. Vai neredzat? Tūliņ. Reko. Čing. Smuka. Liksim, mērīsim. Što paņemsim nost. Tā ar viņām parasti iet. 79. Dabūj. Jā. Ir, ja? Ai. Skaista. Jaunais šūpiņš iesvētīts. Jaunais šūpiņš iesvētīts. Laižam vaļā. Yes! 19 centimetru vēl klātījum. Ļoti labi. Ļoti labi. Nāk. Nebūs apgrēts. Ātri atplaižam. Viņas tādas resnas? Jā, ritīgi rēsnes smukas. O, vēl viena. Jā, labi šansē. Tas šūps ļoti labi šansē. Ālams. Ālons pat uz lielā šūpa. Kāds šūps un kādas tas tur. Kurā galā šūpas vēl ir? Kurā galā šūpas? Es īsti nezinu. Ālantiņš. Reku. Op, un vaļā. Jā. Au, ieķērās pirkstā bišķiņ. Štādi te šūpu. Bijām te vietējā makšķernieku veikalā. Tas ir vietējo pašu, man liekas. Nordic Lures, jā. Un es viņu tikko uzliku. 20 minūtes makšķerēju. Cik zīves jau noķēra. Forši. Bet kādu? 79. līdeciņa, vēl te dažas līdeciņas pa vidu. Ālens. Viss viņi ķerās.
kaut kāda iemesla dēļ, es nezinu kāpēc, bet pilots mūs netur uz vietas. Mēs kaut kā visu laiku lēnām slīdam. Atkal divas atnāca. Jā. Fenomenāli. Bet labi, mēs baigi forši slīdam. Arī tas, ka ir, jā. Tas varēja būt upgradiņš. Jā. Tev vajag sečaku? Ālans? Nokratīji? Centies nokratīt. Maziņš, jā. Tā kā jā, noslēdzam otro dienu ar labām zivīm. 86, tā, kas mums te bija? 86, 82, 79, 68, 62 cm līdaks. Asar 41, 30, 28, 26, 25. Edvard? Jā, lūdzu. Jā, lūdzu. Noguris. Ir, vai ne? Višķīt. Jā, minimāli. Redz, kas ar bortu. Redz, kas ar bortu. Viņš padevās ātrāk nekā, ne? Edvards tur līdaks smēla visu laiku pie borta. Laikam kaut kur krāpīja. Bet labi, dodamies uz krastu. Liekamies slipojamies ārā, nevar jau vairs parunāt. Un jā, jāpaspēj sataisīt laivu un rītdien vēl ir atpakaļ ūdenī. Kā tā, tiekās. Nu, labrīt. Sacensību trešās dienas rīts. Sagurums ir jūtams pēc vakardienas. Bet neko, esam jau uz ūdens atkal un ķersim līdus. Forels. Šodien forels. Esam slēgšies. Jā. Edvards ar galīgi sagurs tāds. Tu netek. Netekšā, ne? Es vēl iesiest. Ieslist. Jā, tā kā gatavojamies un ķeram. Gribētos 60 dabūt ārā no saraksta. Šodien laiks ir līdz 4, no 7. Laiks jau ir sācies, bet mēs par to neiespringstam, jo mums būs zivis. Kā tā, dodam virsū. Jā, sākam. Labi, ka makšķer neizrit no rokām. Otrais metiens 80 un nodzāstas visas mazās līdzesis un braucam no palīdz. Asars. Te zivju nav. Kāds mums te dziļums bija? 29. Kā? Ir. Jā. Aizgāja. Nē, aizgāja. Činītis. Vai arī ne?
šī pusē. Nu jauki. Nekas vajag vēl lielāk, bet lielāk ir. Šīs dienas pirmā. Tas ir 4. Kā? Nē. Nē. Mēs taču sarunājām 6,5. Jā. Tā gan ir laba. Sorry. Ošelūrs, kurš tu cits? Vībonis. Taisījā. Davai, nomierinies. Paldies. Vai kāda astīti viņa pelda? O. Iespējams kādu centimetru zaudējām. Atkal 6,4. Nē, 6,5 ir. Novčāsti. Laižam vaļā. Sanāca ilgāk šito paturēt ārā, bet nu, ir 74. Nu. Nu. Laižam vaļā.
Ļoti labi. Nu, Kas pa laimi. Vajag tikai 4. numuru mepu. vai ne? Un tad noķer jūrā 82. Wow! Tā. 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 Malacis. Nu, ko visam pienāk arī beigas. Dodamies jau atpakaļ uz mājām. 4 dienas pavadīts pa Sāremā. Un, jā, bija diezgan forši apskatīt šīs te vietas. Zivis, kas te ir, te tāds daudzums ar zivīm, diezgan iespējīgi. Gan ālanti, gan līdaku skaits, kas redzēts. Baigi forši bija. Jā, patīkams brauciens. Un mēs noteikti ar Edvardu rudenī brauksim uz nākamajām šīm sacensībām. Ģimene ir priecīga, atpūtusies, izklaidējusies, visu kaut ko paspēja sadarīt. Jā, mazais var tik pie savu vasaru. Tā kā var braukt arī ar ģimenēm šeit ļoti labi atpūsties, apvienot ar makšķerēšanu, ritīgi foršs pasākums. Bet, jā, iepazīstoties noteikti ar noteikumiem, laivas aprīkojumiem, kas ir jābūt atšķirās diezgan cītīgi no tā, kas Latvijā vajadzīgs. Laivai jābūt obligāti ir ar ankuru un striķi, jābūt arī ar signāla raķetēm, 2 gabalām, jābūt ir trauciņam, ar ko ūdeni smelt, daudz dažādām lietām jābūt, kas varbūt tās mums nav Latvijā nepieciešams ikdienā līdz, bet šeit tas ir viss vajadzīgs, tomēr makšķerēšana notiek jūrā un noteikumi nosaka to. Kā es to zinu? Mums piebrauc policija. Tā es arī to zinu, bet kopumā viss ok. Aizrādīja par dažām lietām, kas nebija, un nākamreiz zinu, kas jāsagādā. Tā kā, jā, patika, piesakojāt, un tad jau redzēsiet arī citus piedzīvojumus.